Laipni lūdzam sociālajai inovācijai veltītā moduļa pirmajā daļā. Šajā moduļa daļā jūs apgūsiet svarīgākos sociālo inovāciju praktiskos un teorētiskos aspektus. Sociālā inovācija ir svarīga, jo tā risina aktuālas sociālās problēmas un izaicinājumus, piemēram, nabadzību, nevienlīdzību un vides ilgtspējības izaicinājumus, radot jaunus risinājumus. Tās palīdz veicināt iekļaujošāku un vienlīdzīgāku sabiedrību, veicina pozitīvas sociālās pārmaiņas un rada ilgtspējīgāku un ietekmīgāku veidu sabiedrības problēmu risināšanai. Mazāk zināms ir fakts, ka, piemēram, Wikipedija un mikrokredītu bankas ir novatoriskas sociālās inovācijas. To pamatā ir tehnoloģija, sadarbība un jauni finanšu modeļi, ar mērķi panākt pozitīvas pārmaiņas un sniegt jaunas iespējas individiem un kopienām. Šādu sociālo inovāciju mērķis bieži ir uzlabot visas sabiedrības labklājību, koncentrējoties uz iekļautību, pieejamību un ilgtspējību. Kā jau iepriekš tika minēts, tad Wikipēdija, Grameen, Fairtrade un Greenpeace ir labi pazīstamas iniciatīvas un organizācijas, kas pārstāv sociālo inovāciju. Šo organizāciju un iniciatīvu ietekme ir nenovērtējama, sniedzot dāsnu ieguldījumu planētas ilgtspējībā un noturībā, izmantojot dažādus inovāciju veidus. Šīs organizācijas pārstāv ļoti dažādu sociālo inovāciju veidus, sākot no informācijas apmaiņas līdz finanšu modeļiem un atbalsta stratēģijām, un tas viss veicina plašākus ilgtspējības, sociālā taisnīguma un noturības mērķus. Viņu darbs atspoguļo radošu un ietekmīgu risinājumu nozīmi globālo izaicinājumu risināšanā. Lai gan sociālā inovācija var notikt dažādās nozarēs, pēc tam, kad esam parādījuši dažas globāli nozīmīgas iniciatīvas sociālās inovācijas jomā, kas bieži ir notikušas nevalstiskajā sektorā, vēlamies pievērst uzmanību privātiem sektoram. Sociālā inovācija privātajā sektorā ir daudzveidīga, un to var atrast dažādās nozarēs, piemēram, veselības aprūpē, izglītībā, vidē un pilsētvides attīstībā, kā arī sociālajā jomā. Šīs nozares parāda, kā sociālā inovācija privātajā sektorā risina aktuālas sabiedrības problēmas, apvienojot uzņēmējdarbības mērķus ar apņemšanos būt atbildīgiem sociālās un vides jomās. Šīs inovācijas bieži vien rada ilgtspējīgāku praksi, lielāku pieejamību un uzlabotu dzīves kvalitāti individiem un kopienām. Virzoties moduļa apguvē, iepazīstināsim jūs ar 3 sociālo inovāciju piemēriem no dažādām nozarēm. Pirmais piemērs ir Teach for All. Teach for All ir globāls neatkarīgu organizāciju tīkls, kas strādā, lai risinātu izglītības nevienlīdzību, pieņemot darbā un attīstot izcilus vadītājus, lai viņi kļūtu par skolotājiem trūcīgās kopienās. Iniciatīvu iedvesmoja Teach for All Amerika panākumi, un kopš tā laika tā ir paplašinājusies, iekļaujot organizācijas vairāk nekā 50 valstīs. Programmas Teach for All novatoriskā pieeja strādā, lai radītu vienlīdzīgas iespējas izglītības nevienlīdzības apstākļos un pielāgojoties stratēģijas dažādu reģionu unikālajām vajadzībām. Uzsvars uz līderības attīstību un sabiedrības iesaistīšanos veicina holistisku un ilgtspējīgu pieeju izglītības pieejamības atšķirību risināšanai visā pasaulē. Nākamais piemērs ir izvēlēts no pārtikas rūpniecības nozares. Sākotnēji, dzimis Dānijā, uzņēmums pašlaik ir paplašinājies pāri okeānam līdz Amerikas Savienotajām valstīm. Tā novatoriskais biznesa modelis parāda, kā tehnoloģiju var izmantot, lai radītu pozitīvu sociālo un vides ietekmi pārtikas rūpniecībā. Būtībā mobilā lietotne savieno restorānus, kafejnīcas, maiznīcas un pārtikas veikalus ar patērētājiem un piedāvā pārtiku par pazeminātām cenām, kas pretējā gadījumā tiktu neliederīgi izmestas. Risinot pārtikas izšķērdēšanu patērētāju līmenī, iniciatīva veicina ilgtspējīgāku un apzinātāku pieeju pārtikas patēriņa plānošanā. Pēdējais piemērs ir no vides nozares. Organizācijas radītais oglekļa kalkulators parāda, kā tehnoloģijas un finansējumu var izmantot radoši, lai palielinātu vides izpratni un veicinātu ilgtspējīgu uzvedību individu līmenī. Apvienojot personalizāciju, izglītību un ietekmīgus projektus, iniciatīva veicina plašāku virzību uz ilgtspējīgāku un videi draudzīgāku sabiedrību. Noslēdzot tēmu par sociālo inovāciju piemēriem, minēsim vēl dažus, kas atspoguļoti video. Sociālās inovācijas patiesā vērtība slēpjas tās spējā pielāgoties dažādiem izaicinājumiem un kontekstiem. Neatkarīgi no tā, vai tie ir globāli vai izpaužas tikai vietējā sabiedrībā, šie jauninājumi atspoguļo kolektīvos centienus pozitīvi ietekmēt cilvēku dzīvi. Tie demonstrē individu un organizāciju radošumu, līdzjūtību un apņēmību, kas strādā pie taisnīgākas un ilgtspējīgākas pasaules izveidošanas.
Tagad, nesakojot klasiskai pieejai, izdarīsim tieši otrādi un pāriesim no prakses uz teoriju. Lai gan ir daudz teoriju un definīciju, kas ir vai nu cieši saistītas ar sociālo inovāciju, piemēram, dizaina domāšana, tīklu teorijas un sociālās uzņēmējdarbības teorijas, mēs šajā modulī koncentrēsimies tikai uz sociālās inovācijas koncepciju, posmiem un dažādiem sociālās inovācijas aspektiem. Šiem teorētiskajiem ietvariem ir jārada pamats sociālās inovācijas dinamikas izpratnei, inovācijas vadīšanas stratēģijas izstrādei un ietekmes novērtēšanai, par to tiks runāts turpmāko moduļa daļās. Teorijas un prakses integrācija ir būtiska, lai radītu jēgpilnas un ilgtspējīgas sociālās pārmaiņas. Pastāv ļoti daudzas sociālās inovācijas definīcijas, taču šim modulim mēs izvēlējāmies 3 no tām. Pirmā no Wikipēdijas, jo Wikipēdija ir arī pati sociālās inovācijas piemērs. Nākamais ir ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas definējums, kurš demonstrē fundamentālus terminus sociālās inovācijas definīciju jomā. Savukārt, pēdējais piemērs ir no Vīnes deklarācijas, kas pauž uzskatu par attālināšanos no industrializācijas. Šīs definīcijas kopumā izceļ sociālās inovācijas daudzpusīgo raksturu, kas ietver jaunu ideju, produktu, pakalpojumu un modeļu izstrādi sociālo problēmu risināšanai. Uzsvars uz radošumu, efektivitāti, ilgtspējību un sabiedrības ieguvumiem uzsver sociālās inovācijas transformācijas potenciālu pozitīvu pārmaiņu radīšanā. Dažādās perspektīvas, ko piedāvā šīs definīcijas, veicina visaptverošu izpratni par jēdzienu un tā lomu. Apzinoties sociālās inovācijas daudzpusību, vislabāk ir sākt to izprast iepazīstoties ar dažiem jēdzieniem, kas to veido, piemēram, sociālā ietekme, inovācija un sadarbība. Šo jēdzienu izpratne un pielietošana nodrošina stabilu pamatu, lai orientētos sociālās inovācijas sarežģītībā. Apvienojumā tie veicina efektīvu, ilgtspējīgu un sociāli ietekmīgu risinājumu izstrādi. Vēl 3 jēdzieni – ilgtspējība, sabiedrības iesaiste un konteksts – uzsver holistiskas un iekļaujošas pieejas nozīmi sociālās inovācijas kā koncepta izpratnes veidošanā. Ilgtspējīgas iniciatīvas, kas iesaista kopienas un ņem vērā kontekstu, kurā tās darbojas, visticamāk radīs ilgstošas pozitīvas pārmaiņas. Tā kā sociālie novatori virzās uz globālo izaicinājumu sarežģītību, šie jēdzieni kalpo kā ētikas, ietekmes un kultūras pamatprincipi. Tagad apkoposim visus teorētiskos jēdzienus un definīcijas, ar kuriem esam iepazinušies. Apskatot sociālās inovācijas būtību, jāsacina, ka tā ietver darbības un iniciatīvas, kuru mērķis ir uzlabot konkrētu grupu vai sabiedrības labklājību kopumā, kas bieži izpaužas tādās nozarēs kā izglītība, sociālie pakalpojumi un veselības aprūpe. Šī plašā un iekļaujošā perspektīva atspoguļo dažādus veidus, kā indivīdi un organizācijas var veicināt pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā, izmantojot novatoriskas pieejas. Lai gan ir svarīgi paskaidrot, kas ir sociālā inovācija, tikpat svarīgi nodefinēt arī to, kas tā nav. Lai gan var pastāvēt niansētas atšķirības, jo sociālā inovācija ir atkarīga no konteksta un perspektīvas, tomēr mēs varam ieskicēt dažas pazīmes vai scenārijus, kas raksturo neatbilstību sociālās inovācijas principiem. Proti ietekmes trūkums, tīra orientācija uz peļņas gūšanu, kā arī īslaicīgi, neilgtspējīgi risinājumi un novitātes trūkums drīzāk liecina par sociālo inovācijas trūkumu. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka sociālās inovācijas definīcija var atšķirties, un tas, kas vienā kontekstā netiek uzskatīts par sociālo inovāciju, citā kontekstā var tikt skatīts atšķirīgi. Galvenais ir novērtēt, vai iniciatīva patiesi veicina pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā, ņemot vērā tās ietekmi, inovācijas pakāpi, ieinteresēto personu iesaisti un ilgtspējību. Virzoties moduļa apguvē vēl tālāk uz priekšu, mūsu mērķis ir sniegt padziļinātāku izpratni par sociālās inovācijas procesu. Tāpat kā jebkuram procesam, tam ir loģisks sākums un beigas, kas sastāv no 6 posmiem, kuri ir apskatīti modulī nedaudz tālāk uz priekšu. Šie posmi nodrošina strukturētu ietvaru sociālajiem novatoriem, lai sniegtu lielāku atbalstu pārvarot sociālo problēmu risināšanas izaicinājumus. Procesa iteratīvais raksturs nodrošina nepārtrauktu mācīšanos, pielāgošanos un uzlabošanu, inovācijām attīstoties un nobriestot. Pirmie 3 posmi ir saistīti ar iedrošinājumiem, iedvesmu, kā arī ar priekšlikumiem prototipu izveidei un izmēģinājumiem. Šie sākotnējie posmi ir būtiski, lai liktu pamatu sociālajai inovācijai. Tie ietver izpētes, ideju un testēšanas kombinēšanu, lai nodrošinātu, ka piedāvātie risinājumi ir labi izstrādāti, īstenojami un tiešām risina konkrēto sociālo problēmu.
Nākamie 3 posmi ir vērsti uz ilgtspējīgiem risinājumiem, mērogošanu un sistēmiskām izmaiņām. Šie posmi ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu sociālo inovāciju ilgstošu ietekmi un tās maksimāli plašu un lielmēroga ieviešanu. Koncentrējoties uz ilgtspējību, mērogošanu un sistēmiskām pārmaiņām, sociālie novatori cenšas radīt ilgstošas pozitīvas pārmaiņas kopienās un sistēmās. Šie posmi atspoguļo visaptverošu pieeju sarežģītu sociālo izaicinājumu risināšanai un nozīmīgu sabiedrības pārmaiņu virzīšanai. Ir lieliski redzēt saskaņotību starp ieskicēto sociālās inovācijas procesu un sociālās inovācijas partneru sniegto perspektīvu. Uzsvars uz mērogošanu kā pēdējo soli sistēmisku pārmaiņu veikšanai atspoguļo stratēģisku pieeju, lai nodrošinātu, ka veiksmīgām inovācijām ir plaša un ilgstoša ietekme uz plašāku sabiedrību. Sociālās inovācijas partneri visticamāk atzīst, ka mērogošana nav tikai skaitļu palielināšana, bet arī ir cieši saistīta ar sistēmisku pārmaiņu radīšanu. Tas saskan ar ideju, ka sociālās inovācijas pamatā ir mērķis, ka pamatcēloņu novēršana ir visbūtiskākais, kas jāpanāk ikvienā sociālās inovācijas procesā. Tiem, kas vēlas uzzināt vairāk par sociālās inovācijas partneriem un viņu pieeju, aicinām apmeklēt viņu tīmekļa vietni vai izmantot viņu informatīvos resursus, kas var sniegt papildu ieskatu īpašajās metodoloģijās sociālās inovācijas jomā. Sociālās inovācijas piecstūris ir ietvars, kas sniedz visaptverošu skatījumu uz dažādām sociālās inovācijas dimensijām un sastāvdaļām. To izstrādāja Jeffs Mulgans, Nesta, Inovācijas fonda apvienotajā karalistē izpilddirektors. Šajā piecstūrī ir izcelti 5 sociālās inovācijas galvenie elementi jeb šķautnes. Katra šķautne atspoguļo citu aspektu, kas veicina vispārējo izpratni par sociālo inovāciju. Sociālās inovācijas piecstūris sniedz holistisku un daudzdimensionālu skatījumu uz sociālo inovāciju, atspoguļojot tās daudzveidīgos elementus, kas vienlaikus atkal norāda uz termina komplicētību. Tas atspoguļo jaunu ideju, attiecību, tehnoloģiju, institūciju un paradigmu savstarpēji saistīto raksturu ar mērķi veicināt pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā. Pēdējais, bet ne mazāk svarīgais šajā moduļa daļā, ir skatījums uz sociālo inovāciju mikro, mezo un makro līmenī. Izpratne par sociālajām inovācijām vairākos līmeņos sniedz visaptverošu skatījumu uz to, kā inovācijas darbojas dažādās sabiedrības sfērās un kāda nozīme ir to mērogam. Tagad ieskatīsimies sociālajās inovācijās katrā no līmeņiem. Sociālās inovācijas mikrolīmenī apskata to, kas notiek indivīda un mazās kopienas līmenī. Savukārt sociālās inovācijas mezo līmenis ir uzskatāms par tādu, kas notiek vidējā mērogā, aptverot organizācijas, iestādes un tīklus. Sociālās inovācijas makrolīmenis risina plašākas sistēmiskas problēmas un darbojas sabiedriskā vai sistēmiskā mērogā. Sistēmiskas izmaiņas tiks apskatītas vēlākos šī moduļa posmos. Efektīva sociālā inovācija bieži ietver centienus kombinēt vairākus līmeņus, atzīstot mikro, mezo un makro dinamikas savstarpējo saistību un atkarību plašākā kontekstā. Šajā moduļa daļā mēs esam izpētījuši dažādu sociālās inovācijas aspektus, tostarp galvenos jēdzienus, teorētiskās struktūras, sociālās inovācijas procesu un perspektīvas dažādos līmeņos. Galveno zināšanu kopsavilkums, kas ir apgūts, ir sekojošs: sociālās inovācijas definīcija, sociālās inovācijas galvenie jēdzieni, sociālās inovācijas process un teorētiskā sistēma, kā arī dažādi sociālās inovācijas piemēri. Šīs zināšanas sniedz visaptverošu pamatu, lai izprastu sociālo inovāciju un tās daudzpusīgo būtību. No teorētiskajiem ietvariem līdz praktiskiem piemēriem un sociālās inovācijas procesam, šajā modulī iegūtās zināšanas veido pamatu turpmākai izpētei un pielietošanai sarežģītu sociālo izaicinājumu risināšanā.